Džinete, vai jūs sevi uzskatāt par stipru sievieti? Noteikti, jā. No saknēm līdz matu galiem. Man liekas, ka tas stiprums vai tā pārliecība par sevi rodās sākot no ticības sev, no tās pārliecības, ka es varu, es izdarīšu, es panākšu to, ko es esmu ieplānojusi, sekošu savam mērķim, kopā ar visu tā harizma, tas šarmantums kopā, kas palīdz izšķitināt sarežģītas lietas un nonākt pie rezultāta. Visu laiku tikai darbs, ir jāatrod arī atpūta. Un, cik es zinu, tad tā atpūta ir vai nu caur dārzu, caur puķu dobēm un puķiem, vai caur mūziku un operu, kas palīdz atrast atpakaļ sevi, savu personību, ne tikai ieguldīt visu sevi darbā. Džinete, jums noteikti ir arī tāda visai skaidra Rīgas satiksmes nākotnes vīzija. Jā, protams, tas, ko mēs ikdienā darām, patiesībā mūsu tiešais pienākums ir visu laiku mēģināt rast risinājumus, kā uzņēmumam attīstīties. Un ne tikai tas nav pašmērķis, tas ir tikai līdzeklis, kā nodrošināt labāku pakalpojumu sniegšanu, darba vietu, uzlabošana, sakārtošana un jauns transports iedzīvot pilsētai. Ja? Jauns transports mums pašiem, ar kuru sniegt pakalpojumus. Un tie ir tikai un vienīgi jauni transporti, tādi kā autobusi, trolejbusi un tramvaji. Mums ir jau 35 jaunie elektroautobusi, kas ir pilnīgi jauna, savādāka tehnika. Šogad būs vēl 17, un tūlīt vasaras vidū sāksim saņemt nākošo otro partiju. Ja? Ar to ir jāiemācās strādāt, jo tā ir pilnīgi savādāka apkope, savādāka loģistika, uzlāde, ja? Tad prasa pilnīgi citādu plānošanu un arī tādā pašā maršrutu tīklā, kā nodrošināt nepārtrauktu darbību. Noteikti tuvāko gadu izaicinājums būs jaunu autobusu iegāde, jaunu trolejbusu. Tie nav viens vai divi. Ja? Ir sabiedriskā transporta pārvadātāji reģionos, kuriem pietiek ar 10 autobusiem jauniem. Rīgai vajag 100 autobusus. Rīgai vajag jaunus 100 trolejbusus. Rīgai vajag jaunus 40 tramvajus. Un tās investīcijas ir tik lielas, ka, protams, viņas nav tā, ka viņas kāds var iedot un mēs varam viegli paņemt. Tāpēc tas, ko es daru ikdienā, faktiski ir ļoti daudz laika es veltu, lai izskaidrotu tiem, kas pieņem lēmumus par mūsu investīcijām, par naudas piešķiršanām, izskaidrot, kur šī nauda paliks. Kā mēs iepirksim, kādus mēs iepirksim, kāpēc, kur brauks, kādā veidā. Un šis ir lielākais no darba apjomiem, kas man ikdienā faktiski ir gandrīz katru dienu, jo tas nav pašsaprotami nopirkt jaunu tramvaju. Ja? Nav tāds veikals, kur aiziet un izvēlēties, ka šoreiz brauksim ar šādiem, ja, vai nopirksim šādus. Ja? Tas ir ļoti liels kopdarbs, kur iesaistīti gan tehniskie cilvēki, kas pārzina visas ritošās daļas, gan cilvēki, kas rēķina, kāda būs uzturēšanas izmaksas, tātad ekonomika, atdeve, eksploatācija, maršruti, piepildījumi un galu galā arī finansētāji. Galu galā arī īpašnieki
un pakārtoti jau kā īpašnieki. Mēs esam pašvaldības kapitāla sabiedrība, ir gandrīz vai visa sabiedrība, jā, visi rīznieki, un tāpēc tā ir sanācis, ka man ir ļoti daudz laika jāvelk arī tādai publiskai izskaidrošanai. Jo citādi jau, kā gan es varētu zināt, kāpēc to jādara, ja? Kas tur brauc un brauc, jāpērk jauns, bet tas kopumā nav tik vienkārši. Esmu tramvaju depo eksploatācijas daļas vadītāja Anžela Saļieļeva. Mana priekšniece ir valdes priekšsēdētāja Džineta Inguse. Džineta ir no tiem cilvēkiem, kas ne tikai runā, bet arī dara. Un daudz kas jau padarīts. Viņai ļoti forša komanda. Visi 5 cilvēki strādā, ka viena komanda viens otru palīdz. Viss iet uz priekšu un neapstājās. Ļoti būtu priecīga es konkrēti, ja Džineta paliktu, lai mums turpinājas tas darbs, un mēs panāksim vēl vairāk. No kurienes jums, latviešu meitenei, tik neparasts vārds – Džineta? Jā, mani vecāki laikam jau tajos tālajos laikos gribēja būt drusciņi oriģinālāki. Vispār man bija lemts būt par Lienīti, tā bija iecerējis mana vecā māte. Bet, laikam piedzimstot un atvedot mājās, sapratu, ka Lienīti nebūs. Tumši mati, brūnas acis un bija netālu dzīvoja meitene jau gadu vecāka par mani arī Džineta. Mēs kopā pēc tam skolā mācījāmies un pēc tam vēl bija manas meitas skolotāji. Tā kā, es neesmu vienīgā Džineta. Par ko jūs kā maza meitene sapņojāt? Par ko jūs gribējāt kļūt? Es skolā sāku iet 79. gadā, kas tas ir padomu laiki, un, protams, es esmu tajā laikā izaugusi. Kāda bija mūsu sapņi? Zēni gribēja būt kosmonauti, ugunsdzēsēji, mašīnu vadītāji, droši vien jūrnieki, meitenes skolotājas. Tāda pieņēmums, ka es varētu būt skolotāja, bija kaut kur, bet man bija pašai skaidrs jau vidusskolā, ka es nevaru būt skolotāja, nebūšu. Skola mums bija Vecmelgrāvī. Mangaissalā jau tajā laikā visas skolas bija likvidētas, un mēs braucām kā visi citi uz Vecmelgrāvi. Tas nav tālu, 8 kilometri. Mūsu veda turklāt ar autobusu. Zvejnieku kolhozs 9. maijs. Tajā laikā visus Mangaissalas bērnus vadāja uz skolu no rītiem. Ar ko saistās spilgtākās atmiņas skolā un klasē, kas iemācīja jūs mīlēt teātri? Pateicoties skolotājai, pateicoties klases audzinātājai Dzintrei Siliņai, kura mūs audzināja no 4. līdz 12. klasei, kas vienkārši mūsu ikdienā iesaistīja, ne tikai lika obligātos sacerējumus rakstīt, kas nevienam, protams, ļoti nepatika, bet viņa organizēja braucienus uz teātri, tikšanos ar māksliniekiem, ar režisoriem, izbraucienus un garas 2 dienu ekskursijas uz rakstnieku dzimtām vietām. Mēs gan bijām teātrī kā skatītāji, gan mums bija iespēja apmeklēt aizkulises un fantastiski skolotāji, kas ieguldīja tik daudz darbu mūsu kapros. Mēs jau tajā laikā nenovērtējām, bet no šodienas skatu punktu var teikt, es bez teātra īstenībā ziemas sezonu nevaru pavadīt. Man vienkārši gribās, un es eju uz izrādēm, uz operām, uz koncertiem, jo bez tā ir tāda, grūti iedomāties, kādu to savu dzīvi var pavadīt tikai darbs māja un māja darbs kaut tādā veidā. Tāpēc, skolotāji faktiski, un tas, kā vispār tajā laikā tika pievērsts uzmanība ārpus klases nodarbībām, mums bija ķekatas un dažādus latviešu tradīciju svētkus mēs skolā, pateicoties skolotāji, protams, spēlējām.
teātrus, uzvedumus un dažādas citas aktivitātes. Tā organizēšanas un līdzdalības garša man jau skolā tā iepatikās, ka es bez tās vairs nevaru šodien arī. Ģineta, bet kad jūs sadraudzējāties ar koriem? Skolā. Es skolā dziedāju, protams, koriju un es arī muzikas skolu esmu beigusi, gan akordeona klasi, nevis kora klasi. Jā, bet balss man bija un man krustmāte, man tēta māsa ir savu laiku Avesolā dziedājusi pašā tajā slavenākajā laikā. Un man tāda viena no tādām izjūta atmiņām ir Avesola koncerta ieraksts, kur es arī pati biju klāta, kur koris vienkārši Kokara vadībā dziedāja visas savas skaistākās dziesmas. Tā kā man šī kora mūzikas būtība, un tas, kā koris, kā kolektīvs, ko viņš var izdarīt un kādas izjūtas paceļ, bez tā es arī šobrīd vairs nevaru iedomāties. Un tā koris un mūzika ir tas, kas atļauj to ikdienas varbūt dinamiku pārdzīvot vai piedzīvot daudz vieglāk un no tā darba dunas pāriet uz tādu mierīgāku ritmu. Un tad, kad tu dziedi par citu, par darbu nedomā. Ja? Tās ir iespēja pārslēgties uz citu domāšanas veidu un galu galā tikt galā arī ar to ikdienas stresu. Vai šī dziedāšana korī ir arī viens no iemesliem, kāpēc šodien mūsu tikšanās reizē jūs izvēlējāties Dziesmu svētku parku? Jā, šajā parkā 100-gades Dziesmu svētki tika brīnišķīgi atklāti un arī Latvijas valsts 100-gades. Un es arī biju dalībnieks šajos Dziesmu svētkos, tieši tā pagājušā gada Dziesmu svētkos. Un tas ir kaut kas tāds, kas paceļ pāri ikdienai un paceļ pāri tādam darba radītajām stresam. Ar to ir vieglāk man dzīvot kā cilvēkam, kā personai. Pastāstiet par koriem, kuros jūs esat dziedājusi un varbūt arī, kuriem bijusi tāda kā krustmāte. Es nezinu, vai krustmāte, es kādu laiku dziedāju, protams, skolas gadus neskaitīsim, tā bija skolēnu, dažādi skolas kori, bet es dziedāju korī namais kādu laiku, tas gan 90. gadu sākums, un tad jau par visādi šurumi burumi un privātās dzīves izaicinājumu, bērnu audzināšanu, bet pēc tam es sāku dziedāt Latvijas pasta korī. Strādājot satiksmes ministrijā, mūsu resorā pasts organizēja saviem darbiniekiem kori un bija iespēja piedalīties jau kā dalībniekam, un es arī esmu pateicīga kora diriģentiem Aivaram Gailim, Erikam Kravalim, par to, ka viņi faktiski ikdienas darbinieki, kur turklāt strādās dažādās maiņās, spēja sapulcēt kopā un radīt šo kopīgo skaņus, kopīgo sajūtu, dziedāšanas sajūtu. Turklāt cilvēkiem, kas ikdienā, kad nav mūzikas skolā gājuši, kad ar tā mūzika profesionāli nav sastapušies, bet visi var dziedāt. To šie diriģenti izcili parāda, iemāca, un visi var dziedāt. Vai izjūtat sevī tieši tās tipiskākās horoskopa īpašības? Es esmu svari. Grūti teikt, iekšēji droši vien, bet nē, es varu būt ļoti strikta un pieņemt lēmumus. Es varu ļoti konkrēti, es nesvārstos, nemētājos, bet, lai līdz tam nonākt, protams, ir bijis kāds laiks jāpavada tiekot galā ar savām izjūtām vai ar savu
personiskiem kaut kādiem aspektiem, bet es laikam neesmu tipiski Svare. Skola jums iemācīja mīlēt mūziku, teātri, rakstniecību, un pēc tam jums tomēr bija jālēmj, ko darīt tālāk, uz kuru pusi nosvērties. Kā ievirzījās jūsu tālākā karjera? To droši daudz nezinu, bet es to varu atklāt. Tas arī nav nekāds noslēpums. Vispār pēc vidusskolas es iestājos vēsturniekos. Tas bija 90. gads, kad es beidzu vidusskolu, jau visa šī atmoda un neatkarības jau priekšdienas, kad tā gaisā virmoja, ka kaut kas notiks. Protams, vēsture tajā brīdī bija topā, numur 1. Un ne es viena no klases stājāmies vēsturniekos, es tiešām iestājos, bet tas laiks bija arī tā izaicinoši, finansiāli izaicinoši, ka visi bija vienādi trūcīgi, es gribētu teikt, vai visiem naudiņas nebija, ja tīpaši jauniem cilvēkiem, tāpēc es strādāju. Es turpināju faktiski strādāt tajā pašā Zvejnieku kolhozā 9. maijs. Man nebija laika, man nesanāca laika tik daudz pievērsties mācībām, lai tas būtu tā jēgpilni. Un es aizgāju no vēsturniekiem. Es nepabeidzu, es tikai 1. kursu nomācījos, un tad gan bija tāds pārdomu brīdis, ko es darīšu tālāk. Un, tā kā es biju pietiekami ar sevi, es sevi apzinājos kā diezgan loģisku cilvēku, man nebija tādas pa gaisiem negrābstījos, neskatoties uz manu mīlestību, mākslu, literatūra, un es iestājos juristos. Un tas nenotika tā kā pirmajā dienā, bet kaut kur 92. gadā es tikai iestājos juristos, un tā tas ceļš faktiski ar to es arī savu karjeras turpmāko ceļu iezīmēju, jo es arī sāku strādāt kā jurists burtiski 2. kursā. Arī tad mēs nevarējām atļauties nestrādāt. Ja? Mums visiem jauniešiem bija kaut kāds izaicinājums nopelnīt savu naudiņu, un mēs arī kā studenti visi paralēli jau strādājām, viss kursiņš gandrīz. Un man pirmā darba vieta ir valsts civildienesta pārvalde. Es piedalījos vispār valsts ierēdniecības veidošanā. Tas bija interesants laiks. Mangaļsalā nu jau kurā augumā dzīvo zvejnieku Innusu dzimta. Mārtiņš Innus tagad ir tas vecākais. Nāk prātā jaunība. Kad 15 gadi bija, mēs kad 16, 17. Un vienreiz viņa izdomā jānoskūps skuķi. Un tā vātī pagriedi, Vec laika, tā jau tie sievieši bija tādi stīgrāki, tā jau bija savs es un tā. Un kā jau dabūja vienreiz no skūpsi, tā jau paliek tāda mierīga. Un tā zvejnieka meitene Vilma no Mārtiņa vairs nav tikusi vaļā. Šie kadri filmēti pirms 15 gadiem. Mārtiņš Innus pensijā un teikts, ka kūģi viņam tagad rādās sapņos. Tikai sapņos.
tad šodien viņš nav tikpat štrems? Jūrā braukšana zvejnieku kolhovas 9. maija veterānam Mārtiņam Inusam vēl ar vienu ir realitāte. Bez no Krišņiem, redzamība 40 km, Viļņu augstums jūrā 0,9. Sieva Vilma netur uz jūru greizu prātu. Džinita, jūs nākat no Inusu dzimtas, kurai ir īpašas attiecības ar jūru, ūdeņiem un Mangaļu salu. Vai arī sevī jūs sajūtat šo piesaistes gēnu Mangaļu salai un jūrai? Jā, es nekur citur neesmu dzīvojusi. Es esmu šeit uzaugusi. Mangaļu sala ir mana vienīgā dzīves vieta, dažādās vietās, bet Inusu dzimta, vai tā ir mana tēva dzimta. Ja? Tā tad ir man bijusi no pirmās dienas līdz šai dienai visapkārt. Un jāsaka, droši vien tas gēns ir krietni viens stiprāks tikai par mani, jo arī mani brālēni, māsīcas, pusbrālēni, pusmāsīcas joprojām dzīvo šeit Mangaļu salā. Lai gan daži ir pārcēlušies, bet tas kodols ir palicis šeit pat, un tātad šai vietai ir kaut kāda lielāks pievilkšanas spēks nekā tikai dzīves vieta, ne tikai mītne, ja, vai mājas, kurās mēs atnākam pēc darba vai pēc kādām citām darīšanām. Tā kā šis gēns droši vien ir krietni spēcīgāks nekā daudzas citas lietas. Kas jums šajā vietā tā īpaši patīk? Pirmkārt jau tas, ka šīs ir manas mājas, un man nav tāda cita pieredze dzīvot citur, un es arī neesmu gribējusi. Jāatzīst, ka tas ir tāda ļoti apzināta izvēle jau kaut kādā pieaugušā vecumā, un šajā vietā ir pilnīgi viss. Ir absolūts miers un klusums, kāds ir šodien. Ja, mēs paskatāmies aiz muguras, tik klusa Daugava ir ļoti reti. Te ir absolūts troksnis, un osta strādā, un mašīnas brauc, un graudus ved, un jūra ārdās, un to var dzirdēt arī es savā mājā, atverot durvis, es dzirdu, kā 2 kilometrus tālāk vienkārši viss iet pa gaisu. Tā kā šeit ir pilnīgi viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš gan atpūstos, gan strādātu, gan, piepildītu sevi ar sev svarīgām lietām, droši vien, kas mums visiem nav vienādas, bet man šī vieta ir svarīga. Teņa māju netālu no jūras. Būsim pazīstam, Alberts Innus. Un te mūsu ģimenes komandas jaunā maiņa. Kā mēs dzīvojam? Pat jūs apskatiet mūsu māju, kuru cēlām nesen. Mūsu zvejnieki pelna labi, kaut arī jūra neglāsta. Bija krietni jānopūlās, toties rezultātā 2 nozvejas gada normas. Ko jūs, Džinita, esat apguvusi no tiem ūdeņu darbiem, ar kuriem ir bijusi saistīta jūsu dzimta? Es varu lapīt tīklus. To es nedaru. Protams, man tāda vajadzība nav. Bet es to esmu mācījusies, man tētis mācīja, rādīja. Es skolas laikā piedalījos tādā konkursā, kas tolaik bija Vai tu mīli jūru? Bija jāpakoš protests, to es arī māku darīt, un esmu vairākas vasaras strādājusi zivju cehā, pakojot šprotītes. Man ir Oma rādījusi, kā lāpa tīklus, un pareizi to dara. Tā kā, ja vajadzētu, es to arī šodien varētu darīt. Ko es vēl tādu varu darīt un daru. Un katru gadu, kad ir nēģu sezona, es cepu nēģus. Es to māku. Man šķiet, ka man labi sanāk, ka mani ģimene ēd un slavē, tā kā es vēl to māku, tādas prasmes vēl manī ir. Par kuģiem runājot, man ir laivas vadīšanas tiesības, tiesības. Esmu nokārtojusi arī eksāmenu. Tā gan, protams, ir mazgabarīta laiva, ne to lielu nē, bet, lai nezaudētu šīs iemaņas, likās, ja tāda iespēja ir, tā bija jāizmanto, un es to izdarīju. Vai jums ir, Džinita, arī kāda sava firmas recepte gardai zivju maltītei? Protams, ka ir, un katrai saimniecei droši vien tā ir sava tāda vienīgā pareizā recepte.
Man ļoti garšo pildīta vimbiņa, tāda vietējā ziltiņa, ja, ko tepat Baltijas līcī Daugavā ķer. Vimbiņu iztīra, notīra no asakām, uzvāra buļļonu, un tad no šo te vimbiņas gaļu samaļ kopā ar speķīti, ja, lai būtu tā gaļa sulīgāka, un tad vai nu viltoto zaķi taisa, vai kotletītes, vai augsto gaļu taisa, tā kā man ļoti garšo šāds ēdiens. Vai jūs varat atcerēties kādu spilgtu atmiņu, kas jums līdz šim nāk līdzi no bērnības, no sasaistas ar saviem vecākiem, vecvecākiem? Tāda ļoti koša atmiņa. Es neaugu viena, man ir 2 māsas, bet viena ir vidējā māsa ir tikai gadu 4 mēnešus par mani jaunāka. Mēs bijām tāds pulciņš maz bērni. Man vecvecmāte un vecvectēvs dzīvoja, vai pareizāk sakot, mēs dzīvojām viņu mājā otrā pusē. Un mana vecvecmāte mācīja mums matemātiku. Visam bariņam nosēdināja katru dienu pie galda, pie virtuves galda, aplītī. Nu, mēs bijām dažādi vecumi, es biju vecākā un tad viens par otru jaunāki, ja, bet vecā oma, kā mēs viņu saucām, kas ir mana vecmāte, mums lika rēķināt. Nu es neatceros, man bija gadi 4, 5, un tad tie pārējie bija vēl jaunāki, ja. Tātad līdz skolai matemātikas pamatus ielika vecāuma. Džineta, kādi bija tie lielākie jūsu saviņojumi jūsu studiju laikā? Par saviņojumiem runājot, droši vien tas, ka viss bija jauns, bija ļoti daudz iespējas. Mēs kā traki laikam apmeklējām visdažādākos koncertus un ļoti aktīvi iesaistījāmies, katrs individuāli vai dažādās grupās, arī dažādās tādās sabiedriskās aktivitātēs, ko kurš darīja, bet vispār kopumā tas laiks bija ļoti aizraujošs un iedvesmojošs, un es ļoti agri sāku jau studiju pirmā kursa beigās sāku strādāt valsts pārvaldē, un tas man likās tik atbildīgi. Man kā jaunam cilvēkam kopā ar ļoti sirmu galvu profesoriem un ar vadītājiem veidot jaunus likumus. Neviens nemācēja, visi mēs mācījāmies kopā rakstījām un ar absolūtu tādu pašaizliedzību, domājot, ka tā būs mūsu valsts un strādājot nesautīgi. Stundas neskaitījām, par virsstundām nerunājot, tā kā tas viss laiks bija ļoti, ļoti tāds dinamisks, iedvesmojošs un kaut kur žēl, ka tas ir drusciņ zaudēts. Mūsdienās dzird runājam, ka Latvijā ierēģņu esot par daudz. Varbūt tas ir tāpēc, ka ir pārāk labs šis ierēdniecības likums, pie kura šūpuļa jūs arī pati esat stāvējusi. Jā, tik tiešām es rakstīju vai piedalījos pirmā likuma projekta versijas izstrādē, un arī tālāk jau precizējot normas, iecerē bija ļoti tāda fundamentāla, radīt pamatu profesionālam darbam valsts pārvaldē. Un likums paredz tikai regulējumu, kā veidot darba attiecības šajā valsts veidojošajā ierēdniecībā. Un doma bija jau ļoti, ļoti konkrēta. Mēs katrs atbildam par savu darbu. Mums ir zināms, ko mēs darām, un mēs strādājam valsts labā, nevis kādu privātu interešu dēļ. Bet, laiks ir gājis, un cilvēku izpratne ir mainījusies, un patiesībā jau būtu jāmainās līdz arī šiem likumiem un normām, kā mēs tās uztveram, jo
Un mēs arī izaugam no kaut kādas noteiktas vides un no noteiktiem apstākļiem. Mēs mainamies kopīgi un arī valsts mainās un aug. Līdz ar to grūti pārmest ir likumam. Ir jāpārmet pašiem sev, ka mēs esam apauguši ar milzīgu birokrātiju, mēs esam apauguši ar lielu neusticēšanos savstarpēji visdažādākajos līmeņos. Un tas jau veido to, diemžēl, varbūt viedokli, kā cilvēku valsts pārvaldē ir par daudz, un galu galā, kas viņi ir, pie valsts pārvaldes tiek pieskaitīti arī skolotāji, tiešām policisti, tiešām ugunsdzēsēji, vai viņiem tiešām ir jātiek uzskatītiem par valsts pārvaldes daļu, bet viņi tur ir. Jā, un tāpēc visu sametot vienā katlā, diemžēl tas viedoklis tiek drusciņi uzpūsts. Džineta, kas ir tas, bez kā ārpus darba jūs nevarat iedomāties savu dzīvi? Bez kā es nevaru iedomāties? Man liekas, tieši mūzika un kultūra ir tā, kas vislabāk palīdz attiekt, mainīt, paskatīties uz lietām savādāk. Jo tad ir jādomā savādāk, jāieslēdz citādas maņas. Es tagad pēc kāda laika atkal atsāku dziedāt korī, jo tas ļoti labi ikdienā pēc darba palīdz vienkārši aizmirst par to darba dienas rutīnu, par tiem darba dienas izaicinājumiem un 2 stundas vienkārši domāt par pareizu elpošanu, par pareizām notīm. Džineta, vai jūs ar kori esat piedalījusies arī dziesmu svētkos vai bijusi pārsvarā to klausītāju? Esmu gan piedalījusies gan kā skolēns dziesmu svētkos, vēl tālajos 80. gados, un arī esmu piedalījusies jau tagad pēdējos 2 dziesmu svētkos. Jā, tas bija ārkārtīgi liels baudījums būt nevis skatītāju vidū, kur tāpatās šīs emocijas ir neaprakstāmas, bet tur būt pa vidu tiem 20,000, kas dzied vienā sirdspukstā, tas ir vēl saviņojošāk. Tā kā tas ir milzīgs baudījums, gandarījums un arī piedzīvojums vienlaikus. Kuros brīžos šajos dziesmu svētkos, kuros jūs piedalījāties arī kā dziedātāja, jums bija acīs asaras? Katros dziesmu svētkos tas var būt citāds brīdis un pilnīgi nekādu to nevar paredzēt, kad tā emocija būs tik sakāpināta, kad nav nekādu citu variantu jāraud. Pēdējos dziesmu svētkos tas nebija jauktā kora dziesmas laikā, bet pilnīgi satrieca sieviešu kora repertuāra dziesma, kur tu bija balleliņi,
kur Marina Rebeka dziedāja solo, un tas bija kaut kāds tāds tā brīža pats augstākais dziesmu svētku koncerta punkts. Vai ielaižat sevi arī pasaules mūzikas elpu? Cenšos, jā, es mēģinu baudīt to, ko sniedz arī latviešu superzvaigznes operas pasaulē. Jau minētā Marina Rebeka, Elīna Garāņša, Liena Kinča. Un pēdējos gados man ir diezgan paveicies, ka es vienlaikus ar tādiem atpūtas braucieniem arī baudu ļoti kvalitatīvas operas izrādes, kurās piedalās arī mūsu latviešu operas dziedātājs. Un vienkārši ir ļoti labi izrādi, kā es esmu braukusi gan uz Vīnes operu, gan uz Berlīnes operu, gan uz Baireitā bijusi, un gan esot Ņujorkā, esmu bijusi Metropolitāna operā, tieši toreiz palaimējās daudz gadus atpakaļ arī Marinu Rebeku tieši dzirdēt Metropolitānā. Tā kā, jā, es mēģinu izmantot iespējas ne tikai atpūsties šajos braucienos, bet, vismaz salāgot, piemeklēt, lai šie braucieni ir ar kaut kādu pievienoto vērtību arī no šādā ziņā. Un ar kādiem kultūras notikumiem, ar kādiem mūzikas mākslas notikumiem jūs varat padalīties tagad no šīs iepriekšējās vai šīs jaunās koncerta sezonas? Pagājušajā gadā man izdevās tiešām aizbraukt uz Berlīnes operu, kur bija jauns uzvedums un dziedāja kopā Elīna Garāņša ar Marinu Rebeku Aidā, kas bija vienkārši vienreiz dzīvē iespējams gadījums. Ja? Un mēs bijām šajā opera izrādē, kas, protams, ļoti strīdīga no uzveduma viedokļa, bet šis mākslinieckais līmenis, protams, tāds, ka jāsaka, cik mēs esam bagāti kā tauta un kā valsts un nācija, ka mums ir tāda līmeņa zvaigznes. Ja? Es ceru šogad izbaudīt Bostonas simfoniskā orķestrā vizīti viesizrādes šeit, Latvijā, un arī noklausīties mūsu arī absolūti slavenu diriģenta Andra Nelsona vadībā šo orķestri. Un ar ļoti lielu cerību, ka es arī aizbraucu šogad izdosies vēlreiz uz Baireitu un piedzīvot Vāgnera kādu izrādi, ļoti garas izrādes, ja? Bet arī tas ir vesels pasākums un ļoti savādāka pieredze būt tur iekšā un izklausīties kādā ierakstā, bet tieši dzīvajā, kā tas notiek, tas ir neizsakāmi daudz saviņojošāk. Kas ir tas, kas šajā laikā jūsos ir raisījis tās lielākās pārdomas, un tas, kas jums ir sniedzis lielāko spēku un gandarījumu? Jā, laiks ir ļoti skarbs, man liekas. Mēs kopā dzīvojam šobrīd tādā milzīgā pārmaiņu brīdī, īpaši ņemot vērā visus šos politiskos notikumus, kurus
iespējams, kā nekad, kā nevienā gadsimtā mēs izjūtam tik tieši arī ļoti tālās zemēs notiekošo, ja kā Amerikas prezidenta vēlēšanas vai tepat netālu esošo karu mūsu starp divām kaimiņu valstīm, ja, Krievijas iebrukumu Ukrainā, kurā tiešā veidā mēs acīm redzam izbaudam ik viens. Un tas vienkārši liek domāt par to, cik patiesībā mēs trauslā vidē dzīvojam. Ir jāsaprot, ka no katra ir atkarīgs to, kā mēs savu dzīvi veidojam un kā šī mūsu lēmumi ietekmē citus. Tas, kas man rada tiešām gandarījumu, ir mani kolēģi, bez kuriem nav iespējams šādus darbus darīt, nav iespējams arī panākt kaut kādu rezultātu, jo tiešām no viena cilvēka kā maz ir atkarīgs, bet tad, kad mēs esam domu biedri un tādu ir vairāk, tas jau ir tāds ietekmīgs spēks. Un man tiešām patīk, kā ne tikai mani tuvākie kolēģi, ar kuriem es ikdienā strādāju, bet jau arī citi darbinieki. Tādu ir tiešām absolūti lielākais vairums. Un tas, kas mums ir jāmaina, droši vien nav viegli, bet ar laiku arī tie, kuriem ir viena alga, kuri strādā tikai, lai saņemtu algu, arī tie jau jūt vai jūtīs pakāpeniskas pārmaiņas.